Šitā var ātri izpumpēties šeit. Šitā neies krastā. Traki var izpumpēties. Rokas jau jāls ir jau. Jālaiž kaut kur citur. Šitais nav formāts priekš manīm. Drausmīgi netīri viss es esmu, bet tas esot pie lietas. Tad, kungi un dāmas, šoreiz man uz moto randiņa leģendārais, cik leģendārais, nav leģendārāk, es domāju par 990 KTM, bet šajos laikos diezgan ļoti populārs motocikls Husqvarna 701. Paldies uzreiz gribu teikt Daņilam par to, kad uzticēja iedeva man savu motociklu uz motorandiņu. Paldies! Un tieši tādā veidā, kad cilvēki mani atbalsta, jeb kādā veidā es varu uztaisīt kaut kādu motokontentu, tāpat tās iedot man uz motorandiņu un priekš jums uzfilmēt motorandiņu. Motorandiņš, atceramies, dāmas un kungi, es stāstu savu personīgo viedokli, ko es izjūtu ar šo motociklu. Patīk, nepatīk, plusi, mīnus no mana skatu punkta, tāpēc lūdzu nesodiet. Bet jūs droši rakstiet komentāru, kāds ir jūsu viedoklis, vai jums ir šāds te motocikls, un kāds ir jūsu viedoklis, jums patīk vai nepatīk. Šis motocikls, kam viņš ir domāts vispār? Kā jūs domājat, kam viņš ir domāts? Es tagad esmu pabraucis ar adventure motocikliem. Šāda tipa motocikls man nekad nav bijis. Man ir ļoti grūti teikt, bet man ir savs viedoklis tagad pēc tā, ka es jau 2-3 stundiņas jau pabraukājos par dažādiem segumiem. Man ir savs viedoklis. Šitais motocikls ir domāts ritīgi ciršanai. Ņemt ar viņu gāzt. Vienkārši cirst ar viņu. Viņš ir viegls, viņš ir ļoti jaudīgs īstenībā. 700 kubi. Vizuālais, viņš tāds, tur tāds, man nepatīk šitais te garais pīļa knābis, viņš ir pārāk garš manā uztverē, man tā liekas, nezinu, tas tāds baigi interesanti. Es atceros to, ka es stāstu savu viedokli. Viņš ir maziņš, viņš ir enduro tipa motocikls, ar gaismām tam līdzīgi. Šitai mazliet veikts izmaiņas, uzreiz vizuāli, ko es pateikšu, ir uzlikts cits lukturis, uzlikts šāds te vējstikls, oriģināli nāk tas baltais, kas te ir iekšā, jā. Kas te vēl bija nomainīts? Uzlikts degvielas tvertne, vēl viena, izpūtējs ir nomainīts, un kaut kas te vēl nāca, un pielīdz klāt ir dugas, bet tās ir oriģināli un tam līdzīgi, Bet pārējais viss ir stoks viņam. Braucot ar šo motociklu, es jūtos vainīgs. Kāpēc? Tāpēc, kad
Nu, šis ir tas motocikls, kas tevī raisa agresiju, kas tevī raisa tādu sliktu dzēnu, sliktu veci, ka grib kaut kur braukt. Ar viņu nevar normāli pabraukt pa grānsceļu, pa asfaltu. Nē, viņš tam nav domāts. Viņš rekur te ir domāts pa smiltīm, pa dubļiem, pa taciņām, ritīgi cirst. Un tas, ka viņš vēl tagad skaļš cilvēku uz to skatās, jā, un uzreiz ir tādā slikts priekšstats, jā, un es jūtos tāds vainīgs. Es nezinu. Vai man tas patīk, vai man tas nepatīk, bet pasportot šodien bija super. Paldies! Praktiski tāds, kas saka, mētājamais motocikls. Nu, es to varu nodemonstrēt, es vienkārši paņem viņu šitā te, reku, tagad paņemšu apgāžiņu, jā. Viņš ir mētājamais motocikls, viņam nekas nenotiks. Saimnieks arī pateica, ka plasmasi ir ļoti lēti, un tur kaut kāds šitais plasmas, ja nemaldos, viņš teica kaut ko tur vispār 20-30 eiro maksā. Reku, panna ir uzlita cita, jo oriģināli nāk cita panna, jā, bet, un dekals ir uztaisīts, jā. Labi, jāceļ augšā, jā. Pagaidi, pacelsim augšā, tūlītās viņa. Uzcelt augšā arī nav diezgan grūti, viegli ceļās augšā. Svarā motocikls ir ļoti viegls. Priekšpusē, kas man ļoti patika, uzreiz to, ka gaitā var slēgt tos trekšanus, tās kartes un tam līdzīgi. Pirmā karte, kad tev tur viss ir ieslēgts, tur ABS ir trekšanī, tam līdzīgi, jā, tad ir otrā karte, kad bija izslēgts aizmugurē, man liekas, ka trekšanas ABS vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, kad, ABS var maukt aizmugurē, jā, otrais divnieciņi iedegās, tas tur tāda zaļā lampiņa, lūk, iedegās. Un piespiež, mainot var šādi te, piespiežot, jā, hop, mirgo pirmais tagad, jā, hop, tagad otrais, zaļais, jā. Un, ja grib trekšanu izslēgt, tas ir visu, lai viņš ļauj tur griezt. Es zinu, kad smiltīs tagad testēja, kad viņš neļauj tā kā griezt, nespolē, viņš ir ritīgi tā kā apmēram automašīnām pretbuksēšanas sistēma. Paturam 5 sekundžu šito, un tas šitais te iedegās. Bet tagad viņš ir ieslēdzies, tāpēc, ka es stāvu uz vietu. Ja? Un to visu var darīt gaitā. Tas bija ļoti superīgi, ka to var darīt gaitā. Pārējais, viss te ir ļoti vienkārši. Maziņš displejiņš, ja? Visu var redzēt, nobraukumi, tripi, tālās, tuvās, pagrieziens, signāls, kā šitos te kartes regulēt, pilsvičs un starta poga. Un viss tas pats uz panelis, tur dos vienkārši eļas spiedeļlampiņu un pagrieziens. Tā, papildus šim te motociklam ir uzlikts papildus bāka. Bāka viņam nāk 13 litri šeit, oriģināli 13 litri. Un uzlikts no Reid garāža, 5,5 litru tanciņš šās te, un kompletā vēl nāca šis te švammes filtrs. Saimnieks teica, ka ļoti ērts, viņam patīk švammes filtrs, jo ļoti ērti kopt un viegli mainīt ir. Savādāk tad baigi daudz skrūvas bija jāskrūvē un to filtru nomainīt papīrnē, bet plus vēl šās te tanciņš 5,5 litri, tas sanāk 18,5 litri un ir ok. Teica saimnieks, ka kaut kāds patēriņš vidējais esot 5 litri. Ja, protams, brauc tur Černītī, būs vairāk, ja. Baigi garā aste, priekšendūro motocikli, tā ir gara aste, man tā liekas pa garu, paskaties. Jā, ja numurs ir, līdz riepai baigi zem, un ja vēl tas amortizators strādā, ja kārtīgs gājiens, tad, es nezinu, te viņš atstās, te līdz šeit pat var pilnīgi var aiziet, jā. Amortizācija priekšā viņam ir ļoti perfekta, priekšā viņam stāv VP Explorer amīši, tie ir kruti amīši, jā. Tā atsaucīja tā, ka ir kaut kāda kočka, tu uzdod, viņš tā smuki jau aiziet, un liekas, ka tu jau māki vīlijā raut, jau liekas. Bet kas ar aizmuguri bija? Ar aizmuguri bija tā, ka, protams, katrs regulē savu, es te neregulēju neko, man bija pa ciet. Ļoti diskomfortabli braukt bija pa grāns ceļu, ja bija kaut kāds bedrī, tad bija tā, ka pilnīgi, viņš likās, ka bez amortizāciju. Varbūt ir uzslēgts baigi cietie, jo cilvēkam ir lielāks svars nekā man. Protams, ja vēl brauc ar somām, tad ir varbūt uzgriezt cietie, bet nenormāli sit cauri. Tā, ka pilnīgi tev, man bija brīdi pat iekšķi iesāpējās, tā, ka dangs tā uzsit. Ļoti diskomfortabli bija. Tā, pa augumu. Man ir 1,80 m, kā jau esat dzirdējuši, jā. Tad es varu konkrētajā vietā, varbūt nelīdzens segums, es uz pirksgals varu aizsniegt
abām kājām un ir ok, nejūtos. Un viņš beņķis ir šaurs, redzēja, kāds te ir skats no augšas, beņķīts ir šaurs un viegli uz viņa tā, kā saka, šļūkāt uz priekšu uz aizmuguru. Jā, un uz sāniem tieši tāpatās forši var slidināt uz aizmuguru, kad gribat pabraukt citā pozīcijā. Pati braukšana komforta ziņā tākās ļoti ērti. Man patika tas, ka viņš ir tāds maziņš, viegls, šaurs, un ar viņu tā forši var lavierēt kaut kur. Stāvs pozīcijā, braucot pa takām, viņi ļoti viegli varēja starp ceļiem visu viņu iespiest, un nekas nekur liekas nav, nekas netraucē, ir gan šeit aizsargs, viss ir līdzeni. Tieši tāpatās arī otrā pusē, viss ir vienīgais, ko gribētos, varbūt bremžu pedāli bišķiņ platāku, bišķiņ uz sāniem vairāk, jo diezgan tuvu ir, jo ar zābaciņu, nu tā pat maliņu, jo vāks traucē nedaudz šitie te un aizķert, jā, ja zābaks ir bišķiņ tā kā uz sāniem, jo vāks redzēt, tā kā bišķiņi un tu aizķert tikai pašu maliņu var, jā, atkiet, tad baigi jāpiedomā ir un jāliek garāki kāpšļi uz aizmugurī, tad jāpaliek, nu, uz sāniem, lai pēda būtu pilnībā virsū. Tas tāds, ko es pats izjūtu, ka nevarēju pa bremzēm tā bišķiņu uzspiest, bet kas man ļoti nepatīk? Nepatīk man, kā stūra vadās. Stūra vadās tā, ka liekas, ka viņš ir ciet, nu, liekas, rokās ir ļoti cieti un tev grūti ir tā kā griezt, jo, ka griežās, varbūt tā kā man ar Adventuram griežās tā, ka, nu, viņš griežās līdzi, padodās, ja, tad daudz vieglāk ir manevrēt, bet te tā kā tu braucot, tu bikim pakustini, viss mocis jau tev sāk šūpoties, jā, tā. Nu, diezgan pacieti ir tā pati vadāmība tieši uz stūri. Man vismaz tā personīgi liekas, ka tieši griežot kaut kādos taciņās, līkumos, smiltīs, vispārējais, tā stūri tā kā tāda cieta, viņi nepadodās. Nu, es salīdzinu ar savu Adventure motocikli, jā, kad tur tā kā vairāk tā kā tāds lēzenāk, viegli griežās. Te tā kā diezgan cieta un liekas, ka ar mocis, nu, tā kā tāds kociņš, jā, tāds koka sajūta ir. Pats motocikls vispār ir tāds, ka, nu, viņš nav komfortabls, es jums teikšu, viņš nav komfortabls. Priekš maniem konkrēti viņš nav komfortabls. Nē, var ar viņu braukt, viss super, ņem ārdies pa tām smiltiņām, te ritīgi priecājies, doblīšos, vēl viss super, viss kārtībā, bet tieši vadāmībā un sēdz nav vērta. Stāvus pozīcija man vispār nav vērta. Viņš ir tā, kad liekas, ka tu esi pārāk augstu un tāds, nu, pārāk tā kā virsū uz tā moča esi. Vienā brīdī es atsitos pat šo te, un nebija tas diezgan patīkams nokrītot, jā, bet labi, ka tas viss ir elastīgs, jā, viņš padevās. Bet stāvs pozīcija ļoti neērti ir. Varbūt stāvs pozīcijā, nezinu, pamāciet, uzrakstiet, jābūt uz aizmuguri, jāsasverās vairāk ir ar šo motociklu konkrēto, jā, kā krosa tipa, bet man, jā, tā sēdz pozīcija bija tāda, ne sēdz, bet stāvs tieši, jā. Tas man tā likās kaut kā baigi, jā, tā jāpierod ir. Braukšana dubļos bija vienkārši perfekta. Viņš bija tik viegls, mierīgi var viņu tur paņemt ar abām rokām, piepalīdzēt ar kājām, ja viņš ir nogrims, jāiedod tikai ručkā, kā saka. Viņi viegli var iztumt ārā smago motociklu Adventure, viņš tur kā nogrims, tā viss viņš tur paliek arī. Bet šitais bija ļoti viegli. Cilāja pāris reizes, arī nokrit, protams, tur krita gatavs mēģināt, tur testēja. Viegli viņi bija piecelt, tā kā tā arī nebija diezgan liela tāda problēma, ka tur varētu viņu, zinu, pāris reizes uzcilāt Adventure motu, jo visas izpumpējies, bet te var mierīgi viņu cilāt un nekāda vaina nav. Šeit esot kaut kāds nodalījums priekš instrumentiem. Tagad kā, lai viņam tiek ātri raši klāt, ja te ir kaut kāda skrūve, jā, šitais ir saskrūvēts, varbūt jūs zinat, kā viņam tik klāt, jo esot apakšā, tur zem šitā te kaut kāds instrumentu komplekts, kur var, nu, palikt instrumentus. Tā kā tāds bardačuks maziņš, nu, tāds arī neloģiski, kā tur var tik klāt. Sākotnēji bija tā, kad sāku braukt, man nepatika. Man nepatika viņa ģorgāšana, viņš bija tāds diezgan raustīgs, viņš arī, nu, viņš jau tāpatās ir raustīgs un tomēr tas cilindrītis, jā, un baigi jāpierod ir. Jāpierod pie gāzes, ručkas atsaucību un to, kā viņš strādā. Ļoti ātri uz viņu var izpumpēties, un kas man nepatika, kad tu, piemēram, kaut kur tā kā uzlec, piemēram, jumpiņu kaut kādu grib ātrāk iet līkumā, viņš tur tā kā apgriezienus. Nezinu, vai tas ir gāzes ručkas īpatnība, bet viņš tā kā
tu nevari viņu kontrolēt, viņš tev neslāpē, nedzēšās tā kā nost uzreiz. Tev liekas, ka viss, ja tu jau nākamais līkums ir, jau viss jau tev tā kā liekas, ka gāze vēl ir iekšā, un viņš rauj, un var būt ļoti tāda nekontrolēta situācija. Pāris reizes bija sabies, domāju, ka tu tas likšu kādā kokā, tāpēc, ka viņš tā kā vēl tur to gāzi. Viņš reāli kutin, apakšā, tu sēdi, viss tas beņķīts, viss tādu vibrāciju, tādu jā, un tāds, tas cilindrīts, tev tur tās riepiņas, jā, viss, un tur tāds kuteklīts iekšā bija, kad, tu brauc un pilnīgi jūt, ka tev tur tā viss kutin, un tāds, beigās, ne tā patīkam, ne tā nepatīkam, nevarēja saprast, bet tāda vibrācija no viņa ir, un tas ir jūtam, jā. Vai es ņemtu viņu kā primāro motociklu? Mana atbilde ir noteikti, ka nē. Es viņu kā primāro motociklu negribētu. Viņš ir, kā lai jums pasaka, tas ir motocikls, ar kuru var tikai papriecāties. Ņem un priecājas ritīgi tāds certamais gabals, jā, tāds. Es viņu varbūt izvēlētos kā otru motociklu. Varbūt ne tik jaudīgu, paņemtu varbūt 500-450, jā, jo, te ir pa daudz. Ja ņem vienu kādu lielāku ceļošanai, tad ok, un šito tādu sportošanai, tad var būt. Manas domas 50/50. Man gan patīk, gan nepatīk. Man patīk tas, ka ar viņu var pasportot, viņš ir viegls, viņš forši visādiem sūdiem iet cauri, jo viņam svars nekāds nav un tā jauda ir liela, es atkārtojos, jā. Tā kā jā. Bet man nepatīk tas, ka viņš ir tāds ciets, viņš nav komfortabls. Es saku, jā, viņš nav komfortabls. Ir cilvēki, kas saka, viņš ir komfortabls. Nē, viņš priekš manim nav komfortabls. Tas ir mans viedoklis. Tālus gabals, vai es ar viņu braukt? Nē, es ar viņu nebraukt. Tālus gabals, tas ir noteikti, es ar viņu nebraukt. Viņš ir šaurs, tievs, kalsns, bet esmu redzējis, jā, ka liek tur bākas, tur Aurora, ir reitgarāžam, torņi visādi, jā. Tad viņš diezgan tāds simpātisks. Tas ir katram individuāli, tad viņš tāds interesantāks ir, tad viņš nāk tāds tornīts tālāk, tur var visādas navigācijas salikt, jo te uzliekot navigāciju, īpaši daudz vietas te nekur nebūs. Jā, ja izliek kaut kādu tabu, te viss tiek aizsegts un tam līdzīgi. Tāpēc, jā, ja gribat braukāt kaut kādu navigēt, te būs diezgan pagrūti, tad jāliek ir tikai maziņš telefoniņš un tam līdzīgi, jā. Es noteikti vēlētos vēlreiz ar šādu izbraukāties, papriecāties, vēl kaut kas super, tāpēc, jā, es vēlreiz saku liels paldies, Daņil, par to, ka iedeva man šoreiz iespēju uzfilmēt, izbraukāties, patestēt. Vismaz man tagad ir skaidrs viedoklis par šo motociklu, vai man patīk, vai man nepatīk. Es uzreiz pasaku godīgi tā, ka 50/50, gan jā, gan nē, jo man patīk adventure tipa motocikli. Tāpēc vislabākais risinājums ir tā, ja jums ir iespēja, noteikti pamēģiniet no kāda, pabraukājiet pāris stundiņas, jūs sapratīsiet, kas man patika, jā. Vairāk brauc, vairāk iepatīk. Es zinu, varbūt vēl man jāpabrauc un vairāk iepatīksies, bet es šaubos. Man vispār, es biju šokā, kur es iebraucu iekšā tādos dubļos, jā, un viņš tik viegli smuki forši, jā. Tāpatās arī tur pa smiltiņām izforši te uzbrauc šitai kalniņā, uzbrauc vispār pat rekur te pīpēdams, vienkārši te uzlaida augšā un nekāda vaina viņam nav. Cerams, ka jums ieskatiņš šis te noderēja. Un ierakstiet savu viedokli, kā jums šī tipa motocikls, jā, ja salīdzina kaut kādiem adventure. Es saku vēlreiz, man adventure vairāk iet, bet es nesaku nē, pilnībā es nesaku nē šim motociklam. Tuvākais konkurents GAZGAZ 700 un 690 KTMs. Man būtu interesanti pamēģināt GAZGAZ 700 salīdzināt. Esot visi vienādi, jā, viena tā pat rūpnīca, viena tie paši, visi, jā, 690, 700 GAZGAZ un 701 Husqvarna, viss viens esot tas pats, jā. Atšķirās tikai krāsojums, plasmasiņu, bišķiņu tur, un kā sakt, uzraksti, jā. Ok, liels paldies, ka noskatījās. Jābrauc mazgāt, jādod saimniekam, vēl jāizmet kāds pāris līkumiņi te pa smiltiņām, pa dublīšiem, un tad jau viss. Un tiekamies nākamās motorandiņos. Spiežat laiku, abonējiet, atbalstiet un davai, tākās. Čau! Šitais bija labs. Izbraukt labi ir ar viņu. Viegli. Vispār nekāda vaina nav. Es nezinu. Bet jā, tā kā es jau minēju, tālu es ar viņu nekur braukt negribu.
Jo, nu nav viņš. Nu, protams, te var visādi mīkstos beņus, viņam uzlikt vēl kaut kas pielāgot sev, bet šis ir aparāts izpriecām, nevis atpūtai. Ne, protams, atpūta arī var būt izpriec un kopā ar atpūtu un tam līdzīgi, bet jā, viss. Čau visiem.